Šodien tu redzēji, kā es tiku cauri sveikā no Saudarābijas aktīvā karzonā ar laustu celi. BMX freestyle sportists pārstāvēja Latviju pasaules čempionātā Riedā, Saudarābijā. Piedzīvoja savus karjeras smagāko traumu. Kā viņš atvesļosies? Vai viņš atvesļosies? Esmu ieradies Rīgā, lidostā. Vēl 3 stundas varam gaidīt, līdz lidosim prom. Laicīgi atbraucām, tīri pasēdēt. Pirmo reizi tik daudz pekels, pirmo reizi arī lidošu ar Turkish Airlines. Es nezinu, cik daudz es uzfilmēšu. Man ir uzlikts tāds plāns, lai filmēšu tik, cik sanāk, un pēc tam es varēšu papildināt mājās, jo es nevēlos pārāk lielu slodzi uzlikt sev filmēšanas ziņā, jo man ir bijis tā iepriekšējās reizēs, kad esmu filmējis vlogus un video, ka filmēju un nepievēršu uzmanību sacensībām, līdz ar to slikts rezultāts. Un tagad pēdējā laikā es arī ļoti maz postoju gan Instagramā, gan YouTube'ā, jo es fokusējos uz BMX, jo tas ir mans pamatdarbs, tas ir mans svarīgākais. Tāpēc piedod, ka nav tik regulāri tie video, nav bieži, bet es cenšos. Mans labākais draugs Arturs uzrakstīja, gaidīšu video no Saudarābijas, un tikai tāpēc es paņēmu GoPro līdzi. Nākot uz savu geidu sapratu, atcerējos, kāpēc es vispār braucu uz Saudarābiju. Un smaids bija līdz ausīm, jo es atcerējos, ka es nemaz nebrauktu uz šīm sacensībām, šo pasaules čempionātu, ja es nebūtu braukājis tagad 10 gadus ar riteni. Ja es nebūtu paņēmis riteni, es tagad nevarētu atbraukt šeit. Un par to man ir ļoti liels prieks un lepnums piedalīties pasaules čempionā, pārstāvēt Latviju. Mazliet satraukums ir, bet neviens no manis neko negaida. Esmu Stambulā. 3,5 stundu lidojums no Rīgas uz Stambulu. Man vēl turks tieši palaimējās blakus sēdēja, un viņš bija tāds baigi plecīgs. Viņš tāds skaliņš, bet izliek roku šitā ten uz to tur. Es domāju, labi ir, lai tev tiek nesākšu jau kipiši ar vietējiem. Un es tur vienkārši esmu pilnīgi izslaps. Un man vēl 8 stundas tagad jāgaida nākamais lidojums, un tas ilgs 4 stundas. Tātad vēl 12 stundas ceļošana. 2 stundas pagulēju šeit, tad 40 minūtes pamocījos, ieslēdzos, izslēdzos. Tagad būs drīz 3 naktī. Pastaigāšu, varbūt atradīšu kādu ērtāku vietiņu, paskatīšos teļukā, vai mans lidojums ir parādījies. Un varbūt kaut ko paēdīšu. Pirms tam es skatījos viens cepums, kas ir €20 cirkulī, šeit ir €7. Bet kaut ko vajadzētu apēst. €14 pa beigeli, tas ir bišķi šer. Un riktīgi uzvēl, ka es vēl neesmu tādā punktā, ka es varētu pirkt, ko es gribu, bez satraukuma. Tagad jāpievērš uzmanību tai naudai un jāsako līdzi. Šitā vieta ir milzīga, un visticamāk, ja gribu paēst pa lētu naudu, tad jāiet duty free zonā, saldums jāpērk. Jo maķītī Big Mac komplekts bija €20. Otrs lidojums var sākties. Kādu filmu skatīsimies šoreiz? Šoreiz es paprasīšu otro maizīti, jo pirmajā lidojumā maizīti bija tik silta un svētīga, ka būs jāpaprasa, vai var iedot vēl vienu. Nu, tagad 4 stundas līdz Riedai, un tad vajadzētu kaut ko pasportot, lai dabūtu izšķiro sēdēšanu ārā, jo šajā otrajā gulēšanā man mazliet kakls stīvs palika. Nevar sagaidīt, pabraukāt siltajās zemēs, siltumu atkal uzņemt, jo tur tagad 30 grādi apmēram, un novembra sākums. Esam ievācies iekšā. Pusstundu nočakarējos ar vietējo rūteri.
Tas bija jārestartē 100 reizes, un tagad viņš strādā 15 minūtes. Jo iepriekš es viņu tur kaut ko restartēju pats savā stilā. Un viņš pastrādā 5 minūtes un atkal nestrādā. Un tad es tur jau uzvilcies, jo es esmu izsalcis. Pēdējo reizi, kad es ēdu, bija lidojumā. Un tikām uz šeien droši. Šoferi, viņi joslas nav, pagrieziena nav. Bišķi sabungāts mašīnas ir, bet tas ir mazāk svarīgs. Esmu ticis iekšā, kaut kāds Wi-Fi ir. Es tagad aiziešu paēst, lai es varu pēc tam ar pilnu vēderu domāt, ko tālāk darīt. Vajadzētu kardio treniņu uztaisīt un parulēties, pēc tam atjaunoties, dabūt visu to lidojumu ārā no sevs. Bet laukā ir 30 grādi. Ejam pastaigāties. Pa ielu pastaigāties. Kas tas mums paparā? Šis jau kaut kas nopietnis. Mums ir vēl viens. Kaut kāda varbūt nopietna vieta šitā ir. Prestīža. Diski. Diski ir mēmi. Viennieks no Murzīm. Šeit GTA lobijs vienkārši ir. Es. GTA lobijā ienāca un reku kameras. Ko filmēšu pretī. Tā vispār var darīt. Nu, nezinu. Es šitā te rokas kopā. Ok, officer. Gājējiem te gluži nav sataisīts. Tur ir 3 joslu šosei katrā virzienā un tikko bija jāskrien pāri. Protams, viņi visu freestylā brauc. Apskatīja kaut kādas tur barberu shops un visādas tādas lietas tajā galā. Ēdnīcas. Reku ir kaut kāds healthy food. Fit house, box. Nezinu, kas viņiem ir healthy food, bet viņiem arī te ir tāds bišķi piesārņojums. Labi, tas vismaz ir pie gruškas, bet visādi chlām samest arī krūmos un gruši, pudeļu korķi, deņčiki, čeki. Bet šitā ir tāda viena no galvenajām ielām. Man mazliet vairāk pa kilometru bija atnākt. Un šeit ir viss kaut kas, tur bija maķītis arī, te ir kaut kāds švārums. Pamēģināsim. Tas izskatās pa lielam kebabs, vienkārši kaut kādā citā maizē. Pilns ar gružiem, pilns ar cilvēkiem. Maz riteņbraucēji. Uztaisīts pārsvarā mašīnām. Skatāmies, kas mums te ir. Cik tas viss būs izsalikt. Ķiploku mērcīt, ar to nenoies garām. Un tagad mēģinām īstot ar visu paņēmām. Cover all 9,000 taste bud. Aerate it. Warm it up. Viņam tāda izteikti garša, tas nav tā kā kebabs. Viņam tā maize mīkstāk un tā kā vēl kaut kas klāt tur būtu. Esmu atpakaļ savā mājā. Pusotru stundu pastaigājos, aizgāju paēst, iegāju veikalos, nopirku dvielu, lai nomazgātos, nopirku maizi un zemsriekstu sviestu priekš brokstīm, bet aizmirsu ūdeni un aizmirsu nazīti, jo šeit nekā nav. Te, man liekas, tikai viena bļoda, bet es paskatīšos vēlreiz, ja es varu kaut ko izmantot, lai uzsmērētu uz maizītes to visu. Un paskatījos tikko Riedā saulrietis ir 5 vakarā, 5:17 būsim pavisam precīzi, un tagad ir 4:20. Tātad man ir nepilna stunda paskriet pa gaišu laiku vēl. Jau no visu šīs staigāšanas gan lidostā, gan pa pilsētu man papēži ir nobērsti un man veidosies tūznis, bet tas man neattaisnos no skriešanas, tāpēc es apģērbšos šortos, tāpēc, ka es šodien jau redzēju kaut kāds 8 cilvēkus šortos. Labi, varbūt lielākā daļa bija iebraucēji, bet 2 izskatījās pēc vietējiem. Bet es riskējuši, tāpēc, ka es staigāju visu dienu biezajās biksēs, un tas bija žoska. Un gatavosimies rītdienai. Rītdien ir 2. novembris. Arī nekas man vēl nav būs jādara. Rīt varēšu kaut ko padarīt vēl pa pilsētu, saprast, kas pa situāciju. Man vajag paskatīties internetā ēsim,
Tāpēc, ka šitas internets, kas mājās ir žosku vienkārši. Es viņu restartēju 2 reizes, beidzot aizgāja internets, un arī nezinu uz cik ilgu laiku. Kaut kā. Bet, ko tu gaidi, samaksāju 420 par šito visu. Tikko 20 minūtes pazaudēju sēžot Instagramā, tāpēc, ka es sāku mazliet vilcināt laiku, jo ir tāds satraukums sacensību dēļ, nezinu kāpēc. Vienkārši tā ir, tad, kad ir sacensības kaut kāds satraukums, un tad vienkārši bišķi tā kā sastīnas. Un es domāju, labi ir visu, jāiet skriet. Es kameru atstāšu, ja kaut ko uzfilmēšu, tad ar telefonu. Apskriesim vienu apulā bulevardu Riad City, tad atnāksim atpakaļ, izkrāmēsim mantus un sasēlēsim riteni. Un šī ir tikai ieeja. Tev ļoti daudz, kas tāds esot. Izskriesim visu šito bulevārdu. Re, kur ir ieeja, bet es neiešu iekšā, lai man neuzliek banu. Citādi tur uzzinās, kas es esmu, un tad vēl ieliks kaut kādā blacklistā, ka nevar piedalīties. Bet idejiski es te zinu, kā es tikšu uz tejienu. Pa lielam tepat forši pie mājām ir. Rīt noskaidrošu, vai man jāiet būs no parkinga puses vai caur tam bulevārdam. Jo tagad es skrēju cauri bulevārdam un tik līdz šienei. Varbūt viņiem būs atvērts tur tā no parkinga puses, lai vieglāk tiktu klāt. Bet, ja padomā, lai vairāk cilvēki skatītāji iztērētu piķi bulevārdā, viņam tad vajadzētu iet caur tam visam. Sīkie kaut kur aizķersies, gribēs konfektes, paspēlēt kaut ko. Bet tad atkal varbūt palaidīs garām sačus. Bet sači pa brīvu šeit vispār, te jau nezinu. Ko es te pārāk daudz domāju. Tagad man ir mierīgs sirds, jo es zinu, kur parks ir, es zinu, kur man jāiet. Tagad tikai vajag paēst vakariņas un saprast, kur pirkt ēdienu veikalā. Es esmu uz Tūznes robežas, tāpēc es domāju, es pagaidām iešu atpakaļ pa īsāko ceļu mājās, lai es rīt varu turpināt staigāt un sportot, tāpēc, ka man rīt vēl visu dienu priekšā ar staigāšanu un kaut kā darīšanu. Bet izskrējām, es domāju, droši vien tikai 20% no Boulevard City. Atradu, kur ir parks. Zināju, kur viņš ir. Skatoties pēc satelīta, es vienkārši centos saprast, kā man būs no booking vietas tikt līdz šēnē. Un tur bija tāds liels atvērums tajā satelītā un arī trāpīja mērķi Arturs loģistikas darbinieks. Tad lēnā garā dodamies mājās un tāds foršs. Tagad vēs mazliet vējš papūš, nav žara, smuki izskatās viss. Mans helīts tūlīt savāks. Šitas varētu izskatīties stilīgi vakarā. Pa naktīm baigā dzīvība. Un otra pušiem žogam ir mans sači. Pirms rullēsimies, pirms atsildīsimies, pirms riteni, krāmēsim šovakar kopā. Aiziesim pēc ūdens. Tas ir pats galvenais. Es varētu izdzīvot bez vakariņām, bet bez ūdens es neizdzīvošu. Ļoti maz ūdeni esmu dzēris šodien. Kopš es atbraucu šo hoteli, es izdzēru savu 0,5, ko es nopirku lidostā, un tas arī viss.
Otrā diena Saudarābijā. Esmu atnācis pastaigāties pa bulevārdu. Es vēlos visu sagatavot, punktu pa punktam salikt, lai saprastu, kur man būs jābrauc un kur es varēšu paēst. Un tagad es staigāju atkal. Vakar, kad es skrēju, es nebiju ieskrējis šajā dārza zonā. Un te ir pilns ar veikaliņiem, tur ir Spārs. Un te ir arī Subways. Subways, manuprāt, būtu daudz veselīgāks variants nekā švārma vai maķītis. Un ļoti labi, ka es pie bulvārda tik tuvu dzīvoju un arī man tā ieeja. 1,5 kilometrs pastaigu līdz ieejai. Nav tik traki, tikai jāpāriet 9 joslu šosejai pāri. Bet šeit izskatās brīnišķīgi. Uz šito vietu var atbraukt, bet vispārējā pilsēta, pieņemsim, tas rajons, kur es dzīvoju, tas nav beigas smukais. Ja tev ir mašīna, tu atbrauc mājās, aizbrauc kaut kur uz šitējien vakarā un tad jau tev ir ko darīt. Redzēju, ka brazīlieši ielavījās, es arī ielavījos iekšā. Ilgi negribēju tur apmesties, jo mums rītā tikai ir parka apskatīšana oficiālā. Atradīšu beidzot to ēdienu. Varbūt viņiem viss ciet, tāpēc, ka viņiem ir pielūkšanas laiks. Bet atradīšu ēdienu un dodos mājās atpūsties, gaidīt rītdienu. Varbūt izbraukt ar riteni, uztaisīt kādu bārstumu flatā. Parks izskatās šaurs, stāvot uz tā. Nosēdieni izskatās īsi, uzmetieni. Katra rampa ir atsevišķi. Neviens nav vienāds. Šitā ir mazliet augstāk, tā ir stāvāk. Šitā arī bišķi augstāk. Katrs rādījus atšķirās. Spins šķiet ļoti liels ar īsi nosēdienu priekš tā šaurumu, jo tu nosēdīsies ar maksimālu ātrumu un tu planēsi uz to kvateru. Un tas pats izlēc pa vērtu, un tad tev jāminas ļoti, lai tiktu pa to spiņu. Bet es nezinu, ko var pieminēt. Parks izskatās brīnišķīgi. Tagad es vienkārši gribu braukt pa viņu. Šodien bija parka apskatīšana, pēc tam raideru konfirmāciju un team manager meetings, kur pastāstīja vienkārši visus noteikumus un kā viss norisināsies. Pastaigāju pa parku, ļoti nožēloju, ka nepaņēmu cepuri, tāpēc, ka tagad esmu sarkans pirmajā dienā. Iepriekšējās 2 dienas, ko es te biju, es pārsvarā vakarā biju izgājis, un tad, kad es biju kaut kur aizgājis, es visu laiku biju ēnā. Bet tad, kad bija parka pastaiga, visu laiku bija saulē, kaut pusstundu toču un bija saulē. Līdz ar to sapratu, ka nebūs tik viegli, kā iztēlojos. Bet par cik es esmu pāris dienas laicīgi, manam ķermenim būs bišķi vairāk laiks aklimatizēties, kā pieņemsim, ja tagad ierastos. Un šodien neko daudz nedarīju pēc parka pastaigas, bet beidzot būs kaut kas daudz maz veselīgs. Šitas ir kaut kāds veikaliņš, kur ir veselīgāk ēdieni. Tur var nopirkt saldajā proteīna lietas, un tas džeks ienāk iekšā, uzreiz saprot, ka es turists vienkārši sāk bērt angliski. Jā, reku, te ir vienkārši samazināts cukurs, proteīns paaugstināts, šitie piesātinātās taukskābes labāks un visu to pastāstīju. Viņiem tieši blakus ir vēl viens restorāns, kas ir bišķi vairāk fast food, un viņš teica, jā, ķipā viens šeit, viens šeit. Un tad šodien izmēģināsim kaut ko bišķi veselīgāk beidzot. Mūsu duša atkal mūs pārsteidza. Labi, ka es nometu apens pie zemes, jo man jau bija nojausmi, ka paliks slapši, bet ar 2 apenēm nepietika. Ūdens arī neiet lejā diezko ātri. Tā mums te iet. Uztaisīju bišķi kontras dušu, visu dzīvokli nopludināju. Un es arī gribu mazliet turpināt savu recināšanu. Šitas grīls. Es nopirku tur kaut kādā šitajā vietējā latiņā. Pašmāju veikalā pa, 8-10 eiro. Uz etiķetes bija rakstīts 100% koton. Tad pasaka man, kāpēc viņš ūdeni nifigā neuzsūdz. Tad vai viņš ir kaut kāds skams, vai viņš bija plasmasā ieklāts. Tagad es viņu imitēju mazgāšanu, bišķi piesusināju, bišķi izspiedu un pakarināju, redzēju, vai rītā labi strādā, bet viņš
Kāpēc smirda? Man nepatīk viņš. Pakistānā taisīts kaut kāds fufels viņu, vai ne? Pirmais treniņš ir noslēdzies, esmu atbraucis mājās, iegājis dušā, mazliet pasēdējis, padomājis par savu treniņu. Un pat pirmā doma man uzreiz ir, viss dirsā, viss slikti, jo es skatos no perfekcionista skatu punkta. Tāpēc, ka iebraucot parkā, braucot pa viņa sajūtas bija daudz savādāks nekā es gaidīju, viņš bija daudz mīkstāks nekā es gaidīju. Es biju mazliet aizmirsis no šī gada maija, ka visi šitie parki ir ļoti mīksti. Bet tas ir labi, vienkārši man vajag pierast pie tā ātrāk. Tas ir ļoti labi, tāpēc, ka tad ir lielāka motivācija pušot un, pieņemsim, sendot kaut ko. Ja ir mīksts, pieņemsim, kritiens, tas nebūs tik sāpīgi kā uz cieta, kā, pieņemsim, Liepājas ārējais parks. Un pat indoors ir bišķi cietāks nekā visi tie FIS parki un šitie pasaules čempionāta parki. Bet tas pie malas. Patiesībā treniņš bija ļoti labs. Es uztaisīju pa boksu flip whip un 3 whip. Gribēju es 3-6 whip no-hand vai 3-6 double whip. Es biju ieciklējusi uz 3 whip no-hand, tāpēc es pa 3-6 double whip neuztaisīju. Es uztaisīju double whip no rampas uz slīpuma. Vēl es uztaisīju opo flare no rampas uz slīpumu 2 reizes. Bija sketčī, bet rītā es uztaisīšu labāk. Es uztaisīšu flip whip pa spinu, tad to opo flare un tad jau sapratīšu, kur es nosēžos. Es arī izlecu pēc tam no boksa otras puses un tad flare tajā lielajā rampā ļoti smuki, ļoti augstu. Es gan front flip neuztaisīju, tas likās kā ātrums mazs pēc tā flare. Tāpēc vajag uzmīt pirms flare, uztaisīt ļoti smuku, uzmīt pēc un tad tā kā uz priekšu taisīt frontiku. Tie ir tie triki, kurus es paspēju uztaisīt. Vēl man gribētos uztaisīt to 3-6 double whip, flip double whip, flip whip pa spīnu, front flipu pa boksu un kaut kādas mazos tur lecot no otras puses boksiem 3-6 bar X pa spoksu. Bet idejas, ka esmu izdomājis, ka mans brauciens būs mazliet atšķirīgāks. Un tagad ņemot vērā, ko es izdarīju šajā treniņā, mācīties no tā, tagad es aiziešu paskatīties, kā braukā citi un varbūt viņi kaut ko interesantu tur izdarīs, kas man varbūt mazliet pamainīs to braucienu, bet es neesmu ieciklējies ņemt no visiem to, ko viņi dara vai to, ko vairums dara. Vienkārši, ja man patīk, ja es gribētu to, tad es padomāšu par to, bet idejas, ka tagad esmu izdomājis alternatīvu savam braucienam, kas būs iespējamāks nekā mans oriģinālais plāns. Necepties, atpūsties, atjaunoties, jau uz pranamat pagulēju. Un gatavoties rītdienai, rītdienas 2. treniņam un rīt salikt visu pa plauktiem. Reku visas zonas, kur ir komandas būdiņas, un tur tā ir viņas ļoti maz, un tad ir salikts komandas kopā gan no triāls, gan no flatland, gan no BMX freestyle. Un bāc, ka Latvija ir ar vēl 5 valstīm - Lietuva, Kazahstāna un vēl kaut kāds tur valsts mazās. Vismaz Angļi dabū savējo.
Bet tagad dodamies paēst un mājās atpūsties priekš rītdienas treniņu. La discreta parece que fuiste a competir porque estaba ella. Sí, pero bueno. Y cuando termino de tejerme, estoy sudando. Y dije, qué cuidado, weón. ¿Estás así acá? ¿Estás pasando de agua? No, porque Texas es húmedo. Sí, pues no completo. ¿Quieres así no? Vamos, ir vamos. Una vez más que inició. Bien. Su mamá, weón. Se hace el estoico, pero es un hijo de su mamá. Es un M. Era un video tuyo, motivador. Otrais treniņš noslēdzies. Šodien bija brīnišķīgs treniņš. Uztaisījies pa lielam visu, ko es gribēju. Es pateikšu, kā es gribēju braucienu. Pēc vakardienas treniņa mazliet izmainījās brauciens, un šāds ir mans brauciens, kur es gribēju braukt. Sākt ar turndown, izbraukt pa vērtu, flip-vips pa spīnu, oppo flares, x-ups, flares, front flips, double vips, flares, tabletops, 3-6 bāri x-up, pāri pa to, flip double vips, no hands rampā, flips no otras puses boksam, flip turndowns, bāri x-up rampā. Bet šodien bija treniņā pāris izmaiņas, jo man bija ļoti jaudīgs treniņš, es visu uztaisīju, bet
flip-vip pa spinu es neuztaisīju. Tāpēc, ka ar to ātrumu braucot uz to, es nebiju tik pārliecināts par to flip-vip, un es pāris reizes arī uzkāros ar flipu. Es nebiju līdz galam izpīpājis, kā to spinu pārliekt ar flipu. Tāpēc to es uzliku uz pauzi. Tātad tagadējais plāns ir lēcot rampā, turndowns, flips pa spinu. Rīt man vajag izdomāt, vai es taisu opoflēru, tāpēc, ka man ir treniņu klipos, es pamanīju, ka es ļoti stīvi taisu to opoflēru. Man vajadzētu vairāk uz augšu, man vajadzētu ar vairāk ātrumu. Un vai nu tur būs opoflērs, vai nu es domāju lookbacku vai no-handu uz opo pusi. Tad X-ups uz boksu uzmetienu, flērs lielajā kvaterī, front flips, double whips, flērs spin nosēdienā, izlekt tukšu to vienu rampu, tāpēc, ka viņi ļoti stāva, un uztaisīt triku pa viņi ļoti grūti, un man priekš flip double whip vajag perfekti tur iesēdināt. Un tāpēc arī 3.6 bāri X-up atkrīt, tāpēc, ka uztaisot 3.6, es nevaru pārbraukt pāri tam caurumam, kas ir virtuālā. Tāpēc man doma ir taisīt pliku no-hand, es saprotu, tas ir mazāks triks, un tas nav tik forši, bet tad vismaz man ir ātrums, lai tiktu līdz flip double whipam. Jau uztais no-hands rampā, flips no otras puses boksam, un tad man vēl ir 15 sekundes, 10-12 sekundes. Izbrauc pa vērtu, flip turndowns pa boksu, bāri X-ups uz slīpumu un vips spina nosēdienā, tas būs uz bazera. Tāds ir mans tagadējais plāns. Rīt man vajag saprast, ko es daru ar opoflēru un uztaisīt visus pārējos trikus. Visi mazos filleru trikus vajag obligāti uztaisīt un visus savus lielos trikus. Tajā pusstundas treniņā, kas būs, un tad jau kvalifikācija. Turam īkšķis pa mani. Tagad es eju uz parku, skatīšos, kā pārējie brauc. Uzfilmēšu Ernestu, atbalstīšu savējo. Atsildīšos pa to laiku, centīšos. Vakar es arī, vakar es gāju, un es gribēju atsildīties, kamēr skatos, bet kaut kā neaizsāk. Bet šoreiz es uziešu pašā augstākajā malā, un tad centīšos parulēties ar bumbiņām turtā, lai mazinātu darbu pēc tam vakarā. Jo šodien treniņi viss sākās vēlāk, līdz ar to vēlāk arī beigsies. Tas nozīmē, ka vēlāk arī vakariņu sēdīšu un vēlāk rulēšos, bet tā centīšos multitaskot. Bet tā es jūtos ļoti labi pēc šodienas brīnišķīgā treniņa. Tagad būs pavisam forši paskatīties, parulēties un gatavoties rītdienai. Es nevaru sagaidīt rītdienu, parādīt savu labāko. Vienīgais mīnus, ka man ir jāstaigā ar kājām, ar kājām uz parku un atpakaļ mājās. Riteni vispār nes no parka, lai nedabūtu vēl vienu mīksto, jo viņiem vienkārši te, pasties, stikls, korķīts, tās ielas ir piegušotas un šodien vispār. Ja pirms tam teica, ka viņi brauc freestylā, šodien es gāju uz parku un es redzēju, kā viens brauc pa šoseju, tā kā uz savā virzienā pa tālāko kreiso malu. Un tad pretī viņam brauc 2 joslas blakus, vienkārši tā kā Anglijā pēkšņi te brauc. Tad ķieģelis ir nepazīstam zīmiņiem. Tur ir ķieģelis viņu valodā don't stop, don't go, un angliski no entry. Viņi vienalga mauc. Policija stāv pie katra krustojuma, bet vienalga. Līdz tam viņiem vēl tiks. Bet jā, piegružojumu dēļ nevar riteni braukt pa ielām vairs, jo man tik viena kamera atlikus rezervē. Good afternoon, everybody. I'm enjoying the score. The ceremonial war junior walk. Tagad tu redzēsi mans sacensības braucienus, kur notika kaut kas pavisam negaidīts. Here we go, Latvia is in the mix. Let's go, Archers. Start things off, backflip on that massive spine. We call that a flare. That's 180 backflip. Goes upside down, drops your shoulder.
completes the 180. Another great look at a flare on the Shimano quarter. Front flip. With the UCI quarter. An air on the spine. Top no-hander. Back flip tail whip. No-hander. 10-second warning. Turn down back flip. That will be time for Arthur's routine. Pirmais brauciens sākās ļoti labi. Viss bija ok. Protams, satraukums pirms sacensībām un sacensību laikā bija diezgan liels. Līdz frontflipam viss bija ok. Sākās tā noguruma problēma pie frontflipa. Es nosēdos mazliet zemāk nekā vēlējos, līdz ar to uztaisīju vienu, nevis divus tailvips. Un tad jau sākās analīze prātā, ka mazliet mierīgāk jābrauc, jo esmu krietni stīvāks un satraucies visā tajā braucienā. Un tad es izdomāju labāk taisīt flip-vip nekā flip-double-vip. Un tad jau pie flip-notas puses boksam es to netaisīju, es uztaisīju vienkārši no-hand, jo tur jau spēks vispār nebija. Un tad sākās tīra braukšana uz rezervi. Un brauciens tika pabeigts tā uz iekšējām rezervēm. Un tad sākās atkal gatavošanās otrajam braucienam. Un tur es visu laiku nevis pārdzīvoju, un nevis pārmet sev, bet domāju, ok, vajag izpildīt savu programmu. Es vēlos izpildīt to, ko es biju ieplānojis. Un tad es sēdēju, es gaidīju savu nākamo braucienu, un es vienkārši domāju, kas man jātais, un uzticējos sev taisīt tos trikus. Es ļoti vēlējos to flip double uztaisīt, tāpēc, ka 3 mēnešus pirms šīm sacensībām tas bija vienīgais, ko es darīju. Es tikai un vienīgi to triku trenēju. Es vēlējos to triku sev kā ikdienas triku un taisīt viņu sacensībās. Bet tā problēma nebija trikā, tā problēma bija manā sagatavošanās. Es biju ļoti satraucies un ļoti daudz spēka līdz ar to pazaudējis, jo tas satraukums bez maz vai atņem visus tavus resursus. Varbūt tas bija no tā, ka es iepriekšējā vakarā baigi ilgi skatījos uz savu treniņu braucieniem, pāranalizēju visu, pārāk daudz domāju par pašu to braukāšanu un sacensību, jo ikdienā es tik daudz par to nedomāju, un es nedomāju 24/7, un es 24/7 neskatos savus braucienus. Un varbūt tas bija pie vainas, bet idejiski es uzkāpus gatavoties priekš savu otrā braucienu, un tur jau es uz ekrāna redzēju live punktus, un man tur bija kaut kādi 46 ar kaut ko punkti. Un tas bija tāds kāds pēdējais dūriens sirdī. Es teicu, labi ir, viss, ko es daru, man jāuztais tas flip double-vips, ja par kādu cenu seko otrais brauciens. Yeah, start things off, turn down. Back flip on that big spine. Flare. That's a tabletop. Big flare on that Shimano quarter. Let's go, Archer. Front flip. Another great looking flare on the spine lip. Helicopter. Oh, just missed the pedals. Let's go! He says he's okay. I want a round of applause for Latvia's Archers Martinez. Lai gan kritiens neizskatās pēc nekā īpaša, diemžēl tas pārplēs visu ceļu uz pusēm bez maz vai. Tur arī bija tā kļūda, ka es neklausīju savu ķermeni. Mans ķermenis deva man visādas zīmes. Es pēc pirmā brauciena jau jūtu, ka man spēks nav, ka jau es braucu uz rezervēm. Un es vēlējos tad vēl uzlabot savu braucienu otrajā braucienā. Kaut gan spēks jau nebija pēc pirmā. Satraukuma dēļ es biju stīvs, stīvuma dēļ man nebija ātrums, un ātruma dēļ es neuztaisīju triku.
Un tas viss bija uz to, ka es spītīgi gribēju to triku uztaisīt, neklausīju ķermeni, un tālāk sekoja mans process slimnīcā. Drīz jau būs 5 stundas slimnīcā, kopš esmu. Man atveda, ieveda traumapunktā, sagaidīja rentgenu, uztaisīja rentgenu gan celim, gan potītei. Nesaprotu, priekš kam potītei. Atnāca 2 daktari, pārbaudīja celi. Teica, ķipa, viss labi, ka rentgenā nekas nesot. Un sūtīja ar medikamentiem prom. Neiedeva nekādu lapu, nekādu slēdzienu, neko neiedeva. Vienkārši atveda, man atstūma, ratiņkrēslā atstūma līdz farmasiju, iedeva smēri un viss sēdi. Es aizgāju pie recepšana, paprasīju, lai palīdz. Atnāca menedžers, viņš teica, ka viņš ir iepazinies ar situāciju un pasauks speciālistu, kas ir kājām speciālists un ka atnāks man savākt un aizvedīs un pārbaudīs tas speciālists. Es te gaidu jau labu laiku un tagad man nāk Džeks, ko tad dara, finish? Ej prom. Es tāds, not finish, un tad pienāca vēl tas menedžers, un tāds, tev vēl neizsauc, tāds, Viņš aizgāja kaut ko runāt, un tagad viņi atkal pazūd, neko man nepateica. Pa to laiku arī pazvanīju apdrošinātājiem, man ir ceļojuma apdrošināšana nopirkt uz visu šo ceļojumu. Es saku, kas man jādara, viņi tādi, tas profesionālais sports, kurā tu satraudamies, tāds, jā, profesionālais sports, pasaules čempionāts, viņi tādi, mēs nevaram sekt. Tātad man šeit ir kaut kāds ārprāts un vēl apdrošinātāji pateica, dirst. Un vienam pašam jātiek galā ar to sūdu. Būtu jau labi, ja varētu vismaz pastaigāt, paklibot, bet man vajag kruķus. Šeit gan es esmu pilnīgi vainīgs. Es zinu, ka vajadzēja sporta apdrošināšanu, bet, protams, redzot ciparu, es nenopirku to. Neko, mācīsimies no tā. Šādi es necerēju, ka man nakts beigsies. Es gribu ēst. 5 stundas nosēdēju slimnīcā. Atpakaļ manā statīviņā. 4. diena. 1. diena uz kruķiem. Es varu tikai īsi pastāstīt, kā man gāja šodien. Sāku es dienu ļoti lēni, negribēju celties. Celim sāpes ir diezgan sāpīgs, tāpēc negribējās kustēties. Vēl iegāju gulēt, ilgi nogulēju, sēdēju telefonā, vilcināju laiku. Veiksmīgā kārtā Ernests man uzrakstīja, prasīja, vai gribu aiziet paēst pirms pusfināla. Es teicu, davai, un uzreiz ārā pa durvīm taksī iekšā. Viņš man aizved līdz bulevārdam. Vienīgā problēma bija 3:16, un bulevārds taisās vaļā 4. Un man aizved pie ieejas, kas būtu vistuvāk ēdienu kortiem. Un es domāju, ok, super. Bet es tur eju un es saprotu, nav 4 vēl. Un viņi man nelaiž, es viņiem prasu, viņi nelaiž ne par ko. Pat, ka man ir kruķi, viņiem pie dirs. Labi, aizčāpoju apkārt cauri parkam, paņem ūdeni. Redzu, ka Ernests tur pits pērk uz vietas. Paņem arī pits. Apēdam, skatāmies pusfinālu noskatījāmies. Vērtēšana nebija tā labākā, viņi tur pāris tos cilvēkus novērtēja diezgan interesanti. Kāpēc sieviete ir kā tiesnesis, to es nesaprotu. Tas nav uzbrauciens sievietēm, vienkārši tāds darbs nav priekš sievietēm. Ir lietas, ko dara sievietes ļoti labi, un ir lietas, ko vīrieši dara ļoti labi. Un, manuprāt, tiesāšana sievietēm nav tā labākā lieta. Bet tas pie malas. Tālāk paņēmu vēl ūdeni, tāpēc, ka es negribēju iet uz veikalu no mūsu raideru zonas. Mums tur ir katram kastīti. Paņēmu ričuku, ko lietuvietis man ielika, aizved no parku uz to zonu. Ričuku aizved, es paņēmu, ripinājos, un bija vienkārši prīmā. Ieliku kruķis mugursomā, tā kā, lai stāv tā plati, un braucu. Es tiku līdz food kortiem, domāju, paņemšu vakariņas, varbūt rītdienas pusdienas, un super. Es biju 20 metru no Subway. Man apstādina Džeks, no bikes. Es
tāds, bāc, let me get food. Viņš tāds, no, leave, ķipā. Un viņš tur man liek apgriezties, es braucu atmuguriski, nokrīts tās, thank you, boss. Viņš tāds, you're welcome. Pipels. Labi, bet viņš jau savu darbu dara. Riteņi tur nedrīkst būt, tāpēc, ka ja būs viens ritenis, tad būs cilvēki, kas domās, tad drīkst ar riteņiem. Viņš darīja savu darbu, bet viņš bija pīms. Labi, es braucu prom, un viņiem ir nedēļas nogali. Viņiem sākās nedēļas nogali piekdienā, un nedēļa sākās svētdienā, kas viņiem tāds bišķi interesantais variants. Bet viņiem arī viss dzīve sākās vakarā, tāpēc, ka te visu laiku 30 grādi pa dienu. Mēs jau tur tikai slimie braukājām 30 grādos. Braucu mājās, viss pilns, ielas pilns, veiksmīgā kārtā bija jauks džeks, kas man palīdzēja ar zīzlu eskortot pāri ielai, tur bija cik tās 8 joslas, un viņi jau te brauc freestyle, tāpēc nevar zināt, vai notrieks vai nē. Tik līdz mājām sāk tur čakarēties ar kruķiem un ričuku, saprat, būs grūti tikt augšā vienu stāvu un tikt pa trepēm augšā ar kruķiem un ričuku un vienu kāju. Bet viens džeks redzēja, ka es mokos un palīdzēja man ielika ričuku liftā un super. Tiku, paldies tiem 2 jaukiem džekiem. Un esam mājās, ričuku es saliku somā. Ričuks stāv tur tā. Rītā turpināšu ar visām drēbēm. Salikšu drēbes, mugursomu un būšu gatavs jau lidojumam pa dienu. Sarunāšu, kā tikt līdz lidostai. Vajag lidostā pieteikt, lai man tur atbrauc ar kaut kādu, nezinu, šito golfkārtu vai, iznāk ārā, palīdzēt somas izcelt vai, kaut kā tikt ar tām somām cauri tur visur. Un rītā pa nakti braucam uz lidostu un dodamies mājās. Un cels, ja interesē, izskatās šādi. 2 reiz lielāks nekā veselais. Tūski ir masīvi, šeit viss pieskaroties, šeit ir sāpīgi. Man patīk salocīt bišķi ilgi paies, kamēr salocīšu normāli. Tur vajag vēl piepalīdzēt. Ikra ar acit treniņā, tas jūtīgs pie pieskāriena. Bet idejas, ko var redzēt. Es esmu salocījis celu un reku tur ir tāds kalniņš, kur man tūski vienkārši sāk spiesties ārā, tad, kad iztaisnoja, nav tik daudz vairs. Jā, tas tā, bet reku, salīdzināsim abas ceļus, krusteniskās saites salīdzināsim. Tā, noliksim tevi lejā. Šī ir veselā. Lai pārbaudītu, liek īkšķus iekšā ikrā, un tad kāju tu atslābini, noliec 90 grādos atslābini un ar rokām kustini uz priekšu uz aizmuguru. Un var redzēt, kustība ir, bet tā ir, normas robežās. Šito celu krusteniskās saites neesmu traumējis, bet šitas cels 2 reizes iepriekš esmu vēsturē satraumējis krusteniskās šiem aizmugurējo tieši. 1. reizi mazliet pastiep, 2. reizi pārāvu, bez operācijas salabojās pats, un šādi ir kustība šiem celim. Krietni lielāk, tātad, var redzēt, ka šis ir bišķi izļurkāts. Bet lielos vilcienos būs jau labi. Izveseļosimies. Un būsim atpakaļ uz riteņa, jo tu man nedabūsi no riteņa, es nepadošos. Ir pagājuši 4 mēneši kopš es traumējos, un tagad esmu tikai saņēmies uztaisīt to video, un manuprāt, šitas ir ļoti labs mirklis, kas parāda manu būtību, manu domu gājienu attiecībā pret manu sportu un pret dzīvi kā tādu. Un cilvēki man ir prasījuši, ko vispār nozīmē mašīna. Un viegli to nav izskaidrot, tā pa lielam ir domāšana, tas ir domu gājiens, tas nav vārds, kā es sev saucu, tas nav nekāds lozungs, sauklis, kā man patīk izmantot. Protams, jā, es to izmantoju kā sauklu priekš sevs, bet patiesībā tas ir vienkārši emocionāls stāvoklis, ka es nekad nepadošos cilvēks, kas velk šito kreklu, kas uzskata sev par mašīnu, ir cilvēks, kas nepadodās, gluži kā mašīna, vienkārši iet uz priekšu, lai kas notiktu.
Es vēlos būt labākais BMX freestyle sportists pasaulē, es vēlos olimpisko zeltu, tāpēc es tīri skatos uz priekšu, es neskatos, kas man ir pa labi vai pa kreisi, man pilnīgi vienalga. Un tas nav attiecībā tikai uz sportu, tas ir pilnīgi uz visām dzīves jomām. Tas var būt attiecībā pret darbu, es iešu līdz tam, līdz es nopelnīšu to naudu. Ģimenē es darīšu visu, lai man ģimene ir vesela, laba, veselīga, mīlēta. Tas viennozīmīgi nav tāds tups saukls, tas ir simbols cilvēkam, kas nepadodās un kas ies uz savu vēlamo rezultātu, lai ko tas prasītu. Un, ja tu vēlies atbalstīt manu sportistu karjeru, tad tu vari droši uzrakstīt man Instagramā un var iegādāties šādu kreklu. Un tādā veidā tu vari atbalstīt manu sportistu karjeru. Redzi? Bišķi jau var. Kruķis vienalga izmantošu, bet kaut kāds mazs svars ir. Tad, kad es satraumējos, es treniņā biju atsits ar pedāli tieši ikru, un tas man visvairāk tagad tracina. Jo es cenšos pacelt pirkstus, un šeit riktīgi velk. Pats tas cels vienkārši ir spiediens. Es pamanīju, sēžot un lokot 90 grādu un vairāk, liekas ļoti tāds liels spiediens, varbūt tā tūska spiežās pret visurienu. Bet taisni ir ok. Šodien piecēlos un daudz labāk cels jutās. Varēju pakustināt, kamēr guļu un tad netraucēju. Tagad gaidu savu Boltu taksīti, aizbraukšu uz bulevārdu, paēdīšu ar Ernestu Subway, skatīsimies meiteņu finālu un tad vīriešu finālu. Soms jau ir gatavs, sakrāmēju šodien. Un tad jāizdomā, kā tikt uz lidostu, lai man palīdz ar somām. ChatGPT paprasīja, kā es varu tur dabūt gatavu. Man arī Arts palīdzēja, Žurka, BMXers, paldies. Pateica, ka tur var pieteikt bezmaksas ķipā tur asistents, bet šitas turkišs neļauj 48 stundas no tā brīža pirms tev izlido. Un es tur zvanīju un neviens man nepalīdzēja. Cilvēks nemācīja angliski, kad es piespiedu taustiņu runāt angliski. Un otrs cilvēks teica, ka vienkārši nevar palīdzēt, tāpēc, ka pēc 12 stundām lidojums būtu 24 stundu vai agrāk, ķipa, tad varētu. Tad vienkārši jācenš vismaz 3 stundas laicīgi ierasties lidostā un tad aiziet kaut kur pie viņiem un uz vietas prasīt palīdzību. No, starting off bar spin. Oh, double truck driver, yes, no. Big air on the corner. Bar spin to Exa. This is fast. That's fast now. Un sacensības ir beigušās, tagad sāksies ceļš mājās un rehabilitācijas sākums. Noskaidrot no sākuma, kas noticis ir ar celu, un tad tikt skaidrībā, kas ir nepieciešams, lai to salabot. Paldies tev, ka tu biji līdz pašām beigām, un ja tev interesē šāds video un vēlies redzēt, kāds būs rehabilitācijas ceļš, nospied like šiem video un ierakst komentāru. Paldies tev un jauku vakaru!